Good morning, everybody. Labrīt visiem! Es pamanīju, ka telpā iestājās klusums tiklīdz mēs ienācām. Šī ir viena no svarīgākajām diskusijām, kas norit šīs konferences laikā, un es nešaubos arī, ka cilvēki vēl pievienosies mums. Es nešaubos, ka vakar cilvēki devās paskatīties Rīgu, kas ir brīnišķīga pilsēta. Pirmkārt, stādīšu priekšā jūs runātājus. Pirmkārt, Anatolijas Kuceva, Ukrainas vēstnieks Latvijā, pievienojās pēdējā brīdī. Tad Hanna Šelest, drošības programmas direktore, ārlietu politikas padome Ukrainas prizma. Tad Mārtiņš Heris, kas ir apvienotās karalistes vēstnieks Ukrainā, 6 nedēļas jau strādājis Kijevā, bet pieredzējis eksperts Ukrainas un šī reģiona jautājumos, un Marija Mezenceva sēž man līdzās, kas vada Verhovno Rada, augstākās radas pastāvīgo delegāciju Eiropas padomē. Un diskusijas temats ir visaptveroša stratēģija drošai Ukrainai. Un es tikai gribēju arī nedaudz atsaukties uz tām ziņām, ko es saņēmu. Es esmu Vašingtonā, un mums bija privāta saruna, kas ir kādreizējais darbinieks ārlietu departamentā, bet tā bija privāta saruna, tāpēc es neatsaukšos uz konkrētu cilvēku. Attiecībā uz manu braucienu uz Rīgu šīs nedēļas nogalē, manuprāt, Ukraiņi ir ļoti nobažījušies par to, ka tas, ka ir šī te sākas ziema, nav lieli panākumi kaujā, ir krīze tuvajos austrumos, būs vēlēšanas Taizemē, un tas viss varētu būt tas, ka sabiedrotie prasa pamieru, un kas varētu beigties ar to, ka izveidojas iesaldēts konflikts. Vēstnieka kungs, mēs nedaudz ar jums jau arī runājām par to, arī par pārējiem šiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Jūs esat tikko atbraukusi no Ukrainas. Kā jūs reaģētu? Kāda ir Ukrainā tas viedoklis un sajūta par situāciju un atbalsta fragmentāciju šobrīd? Paldies par šo te provokāciju. Un es esmu Marija Mezenceva no Harkivas, kas ir otra lielākā pilsēta Ukrainā. Pirms šī te kara bija 2 miljoni pilsētu, tā kā Vīnē salīdzinājumam. Mums ir bijušas grūtības tajā pirmajā pusgadā, kad sākās šie pilna mēroga uzbrukums, jo daļa mūsu reģiona bija okupēta, bet arī tas ir reizēm dēvēts par sekmīgāko militāro operāciju jaunākajā vēsturē. Šobrīd tās grūtības un izaicinājumi nav mainījušies, bet tagad mēs tos pazīstam labāk nekā pirms tam. Un tas nozīmē, ka mēs esam labāk sagatavoti tam, lai aizsargātu mūsu kritisko infrastruktūru, labāk sagatavoti, lai saprastu tieši kāda veida ieroči ir mūsu sabiedrotajiem. Mēs vakar runājām arī par to, ka ir mērķis, ka katra NATO valsts ieguldīs 2% IKP. Es varu minēt mūsu Ukrainas šobrīd šos te ieguldījumus, kas ir 26% no IKP aizsardzībai. Mēs, protams, zinām 7 miljārdi eiro katru mēnesi tiek tērēti katru mēnesi, lai saglabātu, uzturētu valsti. Protams, tas nāk no Starptautiskā valūtas fonda, no Eiropas Savienības atbalsta, un arī, protams, citi sabiedroti arī atbalsta mums. Apvienotā nācija ir aprēķinājusi, ka
Kopumā šis te agresija ir ietekmējusi 94 valstis pasaulē. Un patiešām mēs nevaram koncentrēties tikai paši uz sevi. Mums ir jādomā arī par notikumiem tuvajos austrumos, un tie ļoti skaidri parāda, ka šīs te Krievijas agresijas rokraksts izplatās. Skatoties tos video, kas bija uzņemti Izraēlas ielās, tas atsauca tos notikumus martā un aprīlī 22. gadā, kad mēs skatījāmies, kas notika Bučā un Krematorskā. Un arī citās mazpilsētās, kurās brutāli iebruka un cilvēkus tur noslapkavoja. Un saskaņā ar prezidenta Zelenska plānu un tie 10 punkti, protams, un šis te taisnīgums, tas ir pirmais. Un protams, ka ir nepieciešams starptautisks tribunāls pret šiem te agresijas noziegumiem. Jo, ja mēs nesūtīsim ļoti skaidru signālu, ka šāda veida invāzija, iebrukums par šādu agresiju sodīs, tad nekas nestrādās, jo diktatūras visā pasaulē tad saņem pretēju vēstījumu. Jūs varat darīt, ko gribat, varat iebrukt, varat aneksēt, varat izvarot, varat izmantot citu valstu resursus saviem mērķiem un saglabāt savu diktatūru uz mūžīgiem laikiem. Tas ir nepareizais signāls. Pašreizējās starptautiskās tiesības mums nedod instrumentus, lai mēs šos te augstākā līmeņa noziegumu pret cilvēku saukšanas pie atbildības, un tieši tāpēc mums ir jāizveido starptautisks tribunāls un jārēģē uz to. Pretējā gadījumā šī agresija, kas jau sākās 2014. gadā, tad mums nebūtu 170,000 un vairāk fiksētu kara noziegumu, un to saka Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un tiks veidots arī, protams, kaitējumu un zaudējumu reģistrs. Jo tam nav jābūt tikai uz papīra. Ikvienam cilvēkam, kas Ukrainā ir cietis no kara noziegumiem, ir jāsaņem kompensācija. Un tas tika apstiprināts Islandē, Reikjavikā mājā. Šī ir 4. reize 74 gadu Eiropas padomes pastāvēšanas vēsturē, plus ar Eiropas Savienību, G7 valsts un tā tālāk arī. Globālais dienvidi 54 dalībvalstis ir teikuši, jā, ir jāpiešķir kompensācija. Un vēlreiz es to atkārtošu. Tā jau nav Ukraina, tā nav apvienotā karaliste, tā nav Latvija, tā nav Japāna. Nevienai citai valstī nav jāmaksā par šiem kara noziegumiem. Tie ir tieši Krievijas iesaldētie aktīvi, centrālo banku, privāto personu, visā pasaulē iesaldētie aktīvi ir jāizmanto šim lūkam. Un, man liekas, Beļģija jau arī to dara 2,7 miljārdi, ja nemaldos, un visiem vajadzētu arī sekot šim piemēram. Mēs noteikti pie tā vēl atgriezīsimies. Tas ir absolūti būtiski. Bet es nenolasīju, ko atbildēja mans šis te sarunu biedrs, kad es pieminēju visus šos notikumus un kāda ir kapacitāte. Un viņš man atbildēja, Ukraiņi jutīsies nobažījušies. Vai esat nobažījušies, ka notiek tik daudz? Es uzrakstīju rakstu Politiku apmēram pirms gada, kur es minēju, ka ir šie divi konflikti, Ukraina un Taivāna abās pusēs. Bet tas, kas notiek tagad tuvajos austrumos, arī šis konflikts. Vai jūs esat nobažījušies par kapacitāti? Pirmkārt, es gribētu sākt ar to, varbūt tas ir nedaudz provokatīvi. Un provokatīvais jautājums. Pirms sākās šī masīva agresija 2022. gadā, jautājums bija, vai mēs izturēsim 3 dienas. Esam gan izturējuši. Un mana atbilde bija ļoti skaidra. Uz jūsu jautājumu es uzskatu, ka Ukrāņi ir nobažījušies, bet arī visa pasaule ir nobažījusies pie tā, ka tas viss var novest pie tādas situācijas, ka mēs nespēsim atbalstīt Ukrainu. Un tādā gadījumā ir provokatīvs jautājums visiem partneriem, vai nevajadzētu ātrāk pieņemt lēmumus. Un es atbalstu tas, ko sacīja Māja par šo te jautājumu, ko mēs
ko mēs darīsim ar šiem iesaldētajiem aktīviem, kāpēc mums ir jātērē mūsu partneru resursi, ja ir šie iesaldēti aktīvi. Un mums par to vajadzētu runāt. Jo mums ir jānovāk pie novatoriskiem lēmumiem un instrumentiem, jo kur tad citā, un mūsu visi šie notikumi var novest mūsu globāli kā sabiedrību, kā kopienu pieņemt šos lēmumus. Tā varētu būt jauna praksa starptautiskajās tiesībās arī citām valstīm. Un tas būtu ļoti labs vēstījums visā pasaulē arī citām valstīm, kuras var uzsākt jebkādu veidu agresijas nākotnē. Par to mums ir jādomā. Un es citēšu prezidentu. Mēs jau necīnāmies tikai par sevi, mēs cīnāmies par šīs pasaules nākotni, un mēs runājam par tādām idejām, kuras vajadzētu ieviest, lai padarītu šo pasauli nākotnē mierīgu. Ja mēs neko neizdarīsim šajā ziņā, tad tas atkal var parādīties no šajā jautājuma darba kārtībā, kurš būs nākamais. Es domāju, ka neviens no runātājiem neiebildīs, bet, protams, vienmēr ir arī kapacitātes jautājums. Un beigās tiešām ir ļoti grūti kādreiz var nomaldīties, tā kā starp kokiem pazaudējot skatu uz meža, bet jautājums, kas notiek kaujas laukā, tas, protams, arī ietekmēs to, ko domā sabiedrotie Vašingtonā, piemēram, mēs šobrīd visu laiku dzirdam runas par Rietumu Vāciju, Dienvidu Koreju. Vācija iestājās 55. gadā NATO ar 35 gadus pirms Vācijas apvienošanas, un bija tā kā vienošanās. Korejā arī it kā ir kaut kāda vienošanās. Vai jums nav bažu, ka, ja pasaulē notiek daudz kas cits, un ja nenotiek kaujā izšķirošs tāds izrāviens, vai neradīsies tāds tā kā spiediens, sākumā kaut kā privāti, lai iesaldētu šo konfliktu un izdarītu labāko, kas ir jūsu spēkos ļoti grūtos apstākļos? Un mana tad ļoti īsa piezīme atbildot uz to. Ja salīdzinām tikai ieročus, un ja mēs domājam par februāri 22. gada un 23. gada, kad mēs salīdzinām tikai ieročus, bet ja mēs salīdzinām tautas un šo tautu iespējas, 3 dienas vai 300 dienas, arī to daļu vajag ņemt vērā. Vajag domāt, kāda ir šo cilvēku motivācija, par ko viņi cīnās. Un Mārtiņš Haris pārstāv vienu no Ukrainas spēcīgākajiem sabiedrotajiem. Vai jūs izjūtat spiedienu, vai jūs arī dzirdat sabiedrotos sakām, ja nenotiks tāda izšķiroša izrāviens kaujās, tuvojas ziema, tik daudz kas cits vēl notiek? Tad vajadzēs sākt, pēdiņās paskatīties realitātei acīs un iesaldēt šo konfliktu. Pirmkārt, jūs vaicājāt, ko domā Ukraiņi. Aptaujas rāda, ka pirmkārt Ukraiņi atzīst un saprot, ka cīņa būs gara. Pagājušajā gadā apmēram 70% Ukraiņi domāja, ka tas viss būs galā nākamajā gadā, tagad mazāk nekā puse tā domā. Es domāju, ka ir šī sapratne, ka cīņa būs ilga, bet tāpat arī 85% Ukraiņi domā, ka šis karš beigsies tādā veidā, ka Ukraina atgūs visas savas teritorijas, un Ukrainas tautas apņēmība uzvarēt šo karu nav apšaubāma. Es domāju, ka ir arī svarīgi pareizi saprast to, kas notiek kaujas laukā, jo, manuprāt, situācija ir dinamiskāka nekā varbūt kāda dažs labs domā. Patiešām Sauszemē šajās te kaujas ir ļoti grūti, tas progress ir lēns, izraujoties cauri šīm aizsardzības līnijām. Bet, ja paskatāmies uz kopainu, tīpaši arī tieši, kas notiek jūrā, tas ir neticami, kas ir noticis, ko atguva. Pirmkārt, atguva Čūsku salu, tad šīs platformas, tad uzbrukumi, uzlidojumi Krimā pagājušajā gadā. Melnās jūras flote ir atbīdīta par 350 kilometriem no Sevastopoles uz Novorosijsku. Un tam ir ģeostrateģiska nozīme, jo mēs tagad redzam, ka Melnās jūras rietumi ir atvērti kuģiem, Ukrainas kuģiem, kas nāk no Odesas, un, manuprāt, pagājušajā nedēļā 27 kuģi jau ir izgājuši no Odesas, un tur ir ne tikai graudi, arī tērauds, tā kā Krievijas blokāda nedarbojas. Un tā visa rezultātā arī
Starptautiskais valūtas fonds ir mainījis savas prognozes par ekonomikas attīstību, nevis un pat domājot, ka varētu būt pieaugums par 2%, un Ukrainas valdība domā, ka pieaugums varētu būt par 5%. Un mēs redzam, ka ekonomika attīstās, bruņoties spēki atgrūž Krievijas spēkus, un kopš šī gada sākuma arī Ukrainas valdības statistika parāda, ka 75% no Ukrainas reģionu nebija neviena incidenta, kas bija saistīts ar kardarbību. 75% no reģioniem. Un tas tagad veido tādas atjaunotnes, atzimšanas jau apstākļus. Es biju Černihovā, un es redzēju, kā atgūstas no šausmīgās okupācijas pagājušajā gadā un atjauno savas fabrikas. Černihivā ir uzņēmums, kas šobrīd ražo un meklē eksporta iespējas uz Eiropu, kamēr konflikts turpinās. Un es domāju, ka tas pierāda, ka faktiski ir pamats, lai sāktu rekonstrukciju tagad. Ir arī pastāvīgs atbalsts no rietumu partneriem, un tas atbalsts, ko sniedz Lielbritānija, tagad tam pievienojusies arī Amerika, nodrošinās atbilstošus ieročus. Tāpēc es domāju, ka progress šogad ir panākts jau ievērojams, un progress būs arī vēl lielāks, atspiežot atpakaļ Krievijas iebrucējus. Es noteikti gribēšu atgriezties pie šī jautājuma. Tagad gribēšu dot vārdu Hannai Šelēs, drošības programmu direktorei. Es dzīvoju Vašingtonā, un viens no iemesliem, kas mani mulsina, ir, ka es skatos no rīta dažādas ziņu programmas, un es pārslēdzos starp šīm dažajām programmām, un viena no lietām, par ko es esmu drošs, ir, ka tā ziņa, ko Haris kungs tikko minēja, netiek nodota Amerikas sabiedrībai, ka kaujas laukā frontē tiek panāktas progress, un tieši tas ļoti apspriests jautājums Vašingtonā. Ņemot vērā, ka ASV ir galvenais sabiedrotais, vai jūs satrauc tas, ka ASV ir retoriski ļoti spēcīga, bet ņemot vērā visu, kas notiek pasaulē, ka šeit varētu sākt mainīties situācija? Ir kā vienkārši jautājums, bet nav vienkāršas atbildes. Jo ir jāņem vērā, kas notiek ASV iekšienē. Un man šķiet, ka lielākā problēma šo 600 dienu laikā, ņemot vērā, ka notiek karš, bet jāatceras, ka konflikts saknes ir 14. gadā. Šeit nav kapacitātes vai spēju trūkuma problēma. Problēma ir nepatiesi priekšstati par to, kas notiek Ukrainā. Ukraina nav Vācija, mēs neesam sagrauta vara. Ja runājam par okupētajām teritorijām un Ukrainā, mēs nerunājam par sadalīšanu, pamatojoties uz kaut kādu miera līgumu. Mēs noteikti neesam arī Koreja, jo mums nav bijis šāda iekšējā konflikta. Un Korejā tomēr bija šīs te divas puses iekšēji. Piemēram, Harkiva, kas vienmēr ir prezentēta kā Krievijas priekšpostenis, bet ko redzam? Tāpat arī Odesa, un jau kara sākumā lielākā daļa cilvēku šeit norādīja, ka saprot, ka Krievijas puses nāk agresija un ka viņi atbalsta prezidenta Zelenska lēmumus. Un tas bija pārsteigums Krievijas propagandistiem, jo viņi gaidīja, ka Odesa un Harkiva momentāli padosies, bet tas nenotika. Un starptautiskais atbalsts, kas nāk
arī šeit bija tas uzskats, ka, Krievija saka, ka iekaros Ukrainu 3 dienās vai 3 mēnešos, tad kāpēc tur kaut ko atbalstīt? Mēs mēģinām saprast, kas būtu nepieciešams, un industrija bija nesagatavota tam. Industrija nozara teiks, mēs 4 gadu laikā kaut ko varam sagatavot, bet tas nav tas, kā tas darbojas. Ir svarīgi, kas notiek tagad. Bija nepieciešami ļoti ātri lēmumi. Kas attiec uz ASV, mēs esam tā kā iesprūduši situācijā, kur mediji pasniedz lielāko daļu atbalsta Ukrainai kā lielus skaitļus, un tāpēc Amerikas iedzīvotāji redzot, ka 40 miljardi dolāru tiek novirzīti Ukrainai, bet tad jāskatās, kas tur ietilpst. Ukraina tieši saņēma tikai laikam 6 miljārdus, bet visa pārējā summa faktiski palika Amerikas industrijas nozares attīstībai, bet tas nav kā tas ir pasniegts Amerikas sabiedrībai. Un tagad, kad mēs dzirdam Baidena paziņojumus par investīcijām Ukrainā un Kijivā, šī bija pirmā reize, kad mēs dzirdējām šo ļoti svarīgo ziņu no viņa, kad viņš pateica, ka tā nav nauda, ko mēs vienkārši aizsūtām uz Ukrainu, tā ir nauda, kas paliks Arizonā, Filadelfijā, kur šie ieroči tiks ražoti. Tātad milzīgas summas paliek ASV ieroču ražošanas nozarē, un tagad viņš to uzsver, protams, īpaši pirms vēlēšanām šīs cīņas notiek. Un šī bija ziņa nevis Krievijas vai Ukrainas vai citai sabiedrībai, tas bija adresēts tieši amerikāņiem. Vienlaicīgi jautājums, jūs jau minējāt fragmentāciju, sadrumstalotību. Vienmēr jautājums ir saprast to, ka tas neatiecas tikai uz Ukrainu. Tā tas ir tikai Krievijai, bet mums ir jāpaskaidro arī citām valstīm. Arī tas, kas notiek Izrēlā daļēji ir tāpēc, ka konflikts Ukrainā nav atrisināts. Wagner grupējums darīja, ko gribēja gan Āfrikā, gan Ukrainā. Es esmu bijusi Dienvidu Austrumu Āzijā vairākos komandējumos un bija ļoti interesanti runāt par to, vai viņi saprot, kāpēc nepieciešams atbalstīt Ukrainu, un viedokļi ir dažādi. Singapūra to saprot, protams, jūrniecības jautājumi, viņi runā par kiberlietām, par asimetrisko kāru. Filipīnās ir noteikti attieksme pret Ķīnu, jā, mēs apzināmies, ko jūs darat, kā jūs atbalstat Krieviju, bet tad jūs nonākat, piemēram, Taizemē, un tur situācija pavisam citādāka, un nonākot Āfrikā, un Āfrikā tas nodoklis ir, jūs esat Baltie, tur nevar būt koloniāls, antikoloniāls karš. Un tad viņiem jautā, bet vai jūs saprotat, ka arī tas ir rasisms tikai pretējā virzienā? Protams, mēs varam strīdēties, kāpēc tas tieši tā notiek. Vai tāpēc, ka Krievijas propaganda tur ir strādājusi, tur nav bijusi mūsu pārstāvniecība pietiekama, bet šajās valstīs tas labāk ir izkristalizējies, bet tieši tādu pašu retoriku redzam arī pie rietumu partneriem, par ko es šobrīd baidos. Mani neuztrauc krājuma izsīkšana. Mani baida šī deja vu sajūta runājot ar britu, vācu kolēģiem. Tā ir tāda kā atgriešanās martā, kad viņi mēģināja mūs pārliecināt padoties, vienlaicīgi apgalvojot, ka mēs esam jūs lielākie draugi. Kā jūs to domājat, padoties?
Pagājušajā gada oktobrī mums izdevās pārliecināt visus partnerus, kāpēc Ukrainai ir jācīnās un jāatbrīvo teritorijas, bet es biju dzirdējusi to daudzos pasākumos, proti ierosinājumu, vai jūs droši zināt, ka ir jāatkaro visa Ukrainas teritorija, vai jūs esat pārliecināti, ka pietiks kapacitāte, lai atgūtu Krīmu, vai jums tiešām nepieciešama Doņetska, un tas viss bija tādā ļoti draudzīgā noskaņojumā. Jā, mēs jums palīdzēsim, bet ir laikam jābeidz tas viss. Nu jā, tas ir tas, ar ko es sāku par šo iesaldēto konfliktu. That narrative, it seems that what I'm said is very important. Bet, lai pretotos šim narratīvam, šeit Hariskungam ir ļoti liela nozīme, vai šis ir apdraudējums, ka mēs kaut ko zaudējam arī kaujas laukā. Nu, iemesls, kāpēc mūs atbalsta visi partneri, ir, ka mēs visu darām, kā tas ir jādara un parādām to. Mēs veicam reformas vienlaicīgi ar karu. Mums ir atveseļošanas programmas vienlaicīgi ar karu. Un tas varētu būt iemesls, kāpēc mums ir šīs diskusijas un jautājums par to, vai mums ir vai nav bāžas. Es esmu redzējis jau daudzos jautājumus slaido un labprāt atbildētu, bet es vēlos atgriezties pie 22. gada pieredzes. Pirmie iespaidi pirmajās 2 karu nedēļās bija no partneriem tā attieksme, vai jūs varat strādāt, vai jūs varat strādāt pie šī jautājuma. Tas bija jautājums. Tātad iespējas bija, ka pie jums taču notiek karš, notiek apšaudas, kā jūs varat turpināt dzīvi. Un ir bijis jāpārliecina cilvēki, ka jā, arī kara laikā mēs strādājam pie citiem jautājumiem. Un tas viss noved pie galvenā jautājuma. Mēs runājam par vērtībām un principiem. Mums ir vienādas vērtības un principi. Un tad mēs uztveram situāciju citādāk, kāpēc mums ir jāatkaro visa teritorija. Jā, tas ir princips. 91. gada robežas un viss šīs teritorijas ir jāatgūst. Tas vienkārši ir princips un to ir viegli saprast. Runājot par kaut kādām sarunām, par teritoriju atdošanu, tad vienkārši atdodiet kādas citas teritorijas, kāpēc mūsējās. Un tiek bezgalīgi atkārtoti piemēri par Rietumvāciju, par Dienvidu Koreju, ka kaut kādā brīdī ir jāatzīst ģeopolitiskā reālija, ģeopolitiskās reālijas. Galu beigās jūs atgūsiet savu teritoriju, bet iespējams ir nepieciešams kāds starposmu pagaidu risinājums, pirms tas notiek patiešām. Atgriezīsimies 2014. gadā. Mums ir labs piemērs. Doņetskas lidosta mums teica, ka mums ir jāaiziet no šīs teritorijas. Ukraina palika tur, un tagad tas ir stāsts nākamajām paaudzēm. Tas ir tikai viens no piemēriem, un tas ir galvenais. Mēs mainām pasaules pieredzi. Mēs nevaram paļauties uz iepriekšējo pieredzi, kāda bija pasaulē. Tas ir tas, kā es mēģinu domāt ārpus šīs kastītes, ārpus šī rāmīša. Un šis ir veiksmes stāsts. Un, ja ir viens ierocis pret 40, tad jādomā, kā to vislabāk izmantot. Marija, man ir skaidra jūsu nostāja, bet atgriežoties Ukrainā, jūs arī Verhovnai Rada deputāte. Kā par to jūtas ukraiņi? Neskatoties uz to, kāda ir mūsu ikdiena, mēs dzīvojam šai
dienai, jo mēs nezinām, vai mēs sagaidīsim rītdieni, jo līdz manai mājai Krievu raķetēm ir 45 sekundes, bet tas nav svarīgi. Mums ir 24 stundas dienā, tāpat kā jebkuram citam uz šīs planētas, un es piekrītu vēstniekam, mēs funkcionējam, mēs esam multifunkcionāli. Ja mēs izmantojam šo pieeju, tad Ukraina saglabājas darba kārtībā. Krievijai ir šī imperialistiskā nostalģija attiecībā uz bijušajām PSRS valstīm. Šeit nav stāsts par Krieviju pret Ukrainu. Mēs neesam pietiekami paskaidrojuši vēsturiski, ka šis ir eksistenciāls karš, jo viņi mēģina mūs noslaucīt no zemes. Viņi izmanto genocīdu, bērnu deportācijas, masu slepkavības, un cilvēki vienkārši pazūd. Mēs pat nezinām, cik tūkstoši cilvēki ir pazuduši. Arī viens mans ģimenes loceklis ir februārī pazudis, un mēs viņu vēl joprojām meklējam. Un šie jautājumi ir jārisina, par šīm situācijām ir jārunā, un šis eksistenciālais karš ir plašāks par Ukrainas 91. gada robežām. Eiropas Savienības projekts izveidots mieram, sākot ar ogļu tērauda līgumu, un neviens negaidīja, ka pēc tik daudz gadiem to apdraudēs šāda masīvs, brutāls uzbrukums. Vai mēs sūtījām pareizos signālus uz tojiem austrumiem vai saistībā ar Taivānas konfliktu? Es domāju, ka nē. Un Ukraina to darīs pavisam drīz. Hamas nevarētu realizēt šādas operācijas pie Izraēlas robežas bez Irānas un Krievijas atbalsta. Un tas arī nav pareizi. Ja man vajadzētu, kas Ukrainai vēl joprojām ir nepieciešams, Ukrainai kopā ar partneriem aizvien vairāk jāizmanto 5. pants, iesaistot arī nevis spēkus uz sauszemē, bet iesaistot 600 plus dažādus NATO tipa ieročus, aprīkojumu, ko, kā mēs esam pierādījuši, varam izmantot ļoti multifunkcionāli. Esam arī vērsušies pret šodien virsskaņas ieročiem. Vai mēs to, mēs esam vērsušies vērsušies pret dažādiem ieročiem. Vakar es sēdēju pašā pēdējā rindā, cenšoties arī multifunkcionēt, vienlaikus klausīties paneļa diskusijas, bet arī vienlaikus sūtīt nakts šīs dronus uz Bahmutu un vēl citām tiem 3 karstajiem punktiem. Bet puiši un 45,000 dāmu, kas dienē mūsu bruņotajos spēkos dara kaut ko neiespējamu. Mums nav tā, ka mums vajadzētu lūgt, ubagot kaut ko. Domāju, ka mums kā ieročus mums vajadzētu izstāstīt savus stāstus. Mums ir Miga Pasaules bankas aģentūra un arī kopā ar apvienoto karalisti. To tad nodrošina šos te sniedz garantijas mūsu uzņēmumiem, sniedzot tādas garantijas, ka ja patiešām jums būs trāpījums jūsu uzņēmumā, jūs saņemsiet kompensāciju. Tas rada stabilitātes sajūtu. Mēs varam runāt par ekonomikas attīstību. Protams, mums pietrūks cilvēku, jo mums joprojām 6 miljoni ir ārpus no valsts, 5 miljoni migrē valsts iekšienē, un es nezinu, vēstnieka kungs 7 vai 8 ir miljoni pagaidu okupētajās teritorijās. Jā, protams, ir šī izaicinājuma. Jautājums ir, kas būs tālāk. Mums vajadzēs ieročus, kas ir pielīdzināmi humanitārai palīdzībai un iespējamā mūsu ekonomikas stabilitāte. Un tas nav tikai Ukrainas jautājums, tas nav konflikts Ukrainā. Šī ir globāla agresija, kas izplatās tādā ātrumā, ko mēs nekad iepriekš nebijām pieredzējuši. Un draugi saprota, ka varbūt to tā daudzās pasaules galvaspilsētās to tā neizjūt, un tāpēc mēs turpinam aicināt jūs
jo tā sajūta, ko mēs pēc tam vadam atpakaļ uz mājām, tas rada pārmaiņas. Un mēs iedodam partneriem citu skatījumu uz notiekošo. Tas ir eksistenciāls jautājums. Es nezinu, vai es vēl kādreiz piedalīšos kādā Rīgas konferencē, tāpēc man tas viss ir jāizstāsta tagad. Noteikti būs nākamā Rīgas konference un vēl citas. Un būs arī konferences Ukrainā un šobrīd okupētajās teritorijās. Es pēc minūtes došu iespēju arī uzdot jautājumus. Es došu iespēju uzdot jautājumus šeit dalībniekiem. Te viens kungs arī grib uzdot jautājumu, bet pirms tam es lūkšu arī vēstnieka kungam, ko teikt, un pēc tam Hannai. Ja mēs runājam par to, kā tas varētu attīstīties un turpināties, pirmkārt, patiešām ir skaidrs jebkuram, kurš ir redzējis tās Ukrainas daļas, kas ir piedzīvojušas okupāciju, ka ir morāli nepieņemi atstāt kādu Ukrainas daļu okupētu. Tā ir tā pirmā sajūta, ko izjūtam Ukrainā, ka okupēto teritoriju atbrīvošana ir Ukrainas tautas morāla atbildība un arī partneru morāla atbildība. Un arī skaidrs, ka iesaldēts konflikts nav ilgspējīgs miers, un diemžēl mums ir šī pieredze jau Ukrainā. Un mēs kā Ukrainas partneris tagad arī gribam tā ilgtermiņā skatīties uz to, kas ir nepieciešams, lai Ukrainas bruņoties spēku uzvarētu. Bet arī pēc tam, kad šis konflikts beigsies, draudz nemazināsies, kas būs nepieciešams, lai Ukrainu aizsargātu un atturētu turpmāku Krievijas agresiju. Un šajā ziņā, manuprāt, ir patiešām svarīgi, lai mēs aizvien vairāk iekļautu Ukrainas militāra industriālo kompleksu rietumu militāra industriālajā kompleksā. Lai Ukrainā būtu šie nākotnes, šie spēki arī, kurus varētu itin viegli integrēt citos NATO spēkos, un lai būtu militāra industriālais kompleks, kas varētu to atbalstīt. Un es, protams, zinu, ka tagad, jau Kijevā tas ir iespējams, un tas viss, protams, nāk par labu arī mūsu valstīm. Es te pirms pāris dienām uzzināju, ka Rietumu Velsā ir radītas 100 darba vietas, lai ražotu dronus Ukrainas bruņoto spēku atbalstam. Šie ir kolektīvi centieni, jo mēs ne tikai aizstāvam Ukrainu, bet arī Eiropas drošību nākotnē. Protams, šeit Ukraina būs nozīmīgs partneris. Mēs tagad virzamies tālāk prom no tās tūlītējās reakcijas, nepieciešamības reaģēt uz šo Krievijas agresiju. Tagad mēs varam veidot drošības infrastruktūru un bruņotos spēkus, kas ļaus Ukrainai pievienoties mums nākotnē aizstāvot Eiropas drošību. Un tas ir tāpēc tik svarīgi, lai mēs izveidotu šo militāru rūpniecisko industriālo kompleksu, un lai mēs arī sāktu investēt valsts atjaunošanā. Hanna pavisam īsi, un pēc tam jau jautājumus uzklausīsim. Pāris izteikumu attiecībā pirmkārt uz šo iesaldēto konfliktu. Iesaldētais konflikts Ukrainā ir sliktākais iespējams scenārijs, tas nav pamirsts. Pajautājiet Gruzīniem un un arī Moldāviem kolēģiem par iesaldēto konfliktu, Nagorno-Karabahu. Arī par šo iesaldēto konfliktu, tas nav risinājums. Koreja 70 gadi, nekas nav atrisināts un nav nekādu izredžu, vai jūs patiešām gribētu otru Ziemeļkoreju Eiropas vidū? Manuprāt, tā ir labāka atbilde reaģējot uz šo piedāvāto Korejas scenāriju. Un pavaicājiet cilvēkiem šajās pagaidu okupētajās teritorijās, paskatieties, ko Krievi tur dara. Tas ir viens no galvenajiem vēstījumiem, ko gribam dot mūsu draugiem un kolēģiem pasaulē. Mēs necīnāmies par teritorijām, ne jau par papildus kvadrātmetriem. Mēs cīnāmies par šiem cilvēkiem okupētajās teritorijās. Jo tā nav Austrumberlīnas situācija, kur jūs vēl varējāt runāt vāciski, iet vācu skolās. Tas, ko Krievi dara, viņi, kad iedodas kādā cietumā, viņi sadedzina ukraiņu grāmatas, atved Krievu skolotājus un cenšas pāraudzināt Ukrainas bērnus. Mēs nerunājām par kaut kādu tādu netvaramo okupāciju kā juridisku terminu, mēs runājam par konkrētu rīcību, ko dara Krievijas armija, bruņoties spēku un cilvēki okupētajās teritorijās. Šie cilvēki negrib gaidīt 70 gadus, viņi grib būt ukraiņi. Un
Un tas nav tikai attiecībā uz Ukraiņiem, tas notiek attiecībā uz visām etniskajām grupām, bet īpaši, kas notiek Hersonas rajonā. Un tāpēc es, tiešām mani ārkārtīgi pārsteidza, slikti pārsteidza tas, ko sacīja runātājs no Krievijas, ka tikai 8% iedzīvotāju Krievijā atbalsta karu. Bet tas ir tas, kā tiek noformulēts jautājums, jo, ja viņiem vecā par karu, viņi domā par kaut kādu karu nākotnē, bet ja jūs domājat, vai Ukraiņi un Krievi ir viena tauta, vai ko Krievi dara Ukrainā, it kā atbrīvo Ukraiņus no kaut kāda nacistiska režīma Kijevā, te ir viens pārstāvis, iedomājieties, no kā mūs atbrīvo. Un, ja jūs uzdotu citu jautājumu, jūs saņemtu pilnīgi citus atbildes un citus skaitļus. Un mēs arī lasām Krievu sociālos tīklus, mātes, sievietes un ģimenes atbalsta karu Ukrainā. Un vēl saka, kāpēc jūs neizmantojat vairāk ieroču pret Odesu? Kāpēc neizmantojat kodolieročus? Un tas uztver ir pilnīgi citādāka. Konflikta iesaldēšana. Tas nav tikai, ka pārtrauks šī uzlidojuma Harkivai. Tas nozīmē, ka iesaldēs arī šo te propagandu Krievijā un attīstīs arī šos te Krievijas atkal šos genocīdiskos tādus nolūkus. Jā, tas ļoti interesanti, tas ļoti būtiski, ko jūs tagad pieminējāt. Varbūt ir šī te tāda postimpēriskā vainas sajūta vai tam līdzīgi. Un ir kaut kur tā uztver, ka tāda maza diktatūra kaut kur tur Krievijas augšgalā, un Krievija ir galīgi nevainīga. Nē, ir daudz lielāks atbalsts un daudz lielāka agresija Krievijas politiskajā kultūrā, nekā cilvēki grib atzīt. Es tagad vairs nedarbojos kā moderātājs, sāku paust savu viedokli, bet es došu iespēju šeit kungam uzdot jautājumu. Jūs varat arī komentēt, nevis uzdot jautājumus, bet arī komentārs nedrīkst pārsniegt 30 sekundes. Klaus Vitmas es pasniedzu mūsdienu vēsturi Potsdamas universitātē. Un runājot par Ukrainu, man patīk saviem studentiem citēt to, ko ir teicis visizcilākais Austrumēropas vēsturnieks Karls Šlegers. Viņš sacīja, mums visiem jāatgriežas skolā, jo mums visiem ir izveidojies paradums skatīties uz Ukrainu tikai caur Krievijas acīm. Un man nav pat jautājums, bet divas piezīmes, ko ļoti ātri izteikšu. Pirmkārt, tas, ka tiek kritizēta Ukrainas ofensīvas lēnums, tas ir ārkārtīgi aizvainojoši, jo ļoti lēni piegādāja šos te cīņas, arī šos te transporta līdzekļus, un tas ļāva tieši Krieviem izveidot šos te aizsardzības līnijas, un arī tādā mērā minēts, kā tas nav piedzīvots. Un es savukārt uzskatu, ka mums ir, jālabo šī kļūda. Un vēlreiz es gribētu atkārtot to, ko daži jau paneļdiskusijas dalībnieki ir teikuši. Es brīdinu pret jebkādu šādu scenāriju, kā iesaldētais konflikts, kā piemēram Austrumvācija un Rietumvācija. Austrumvācijā pret cilvēkiem varbūt neizturējās tā, kā izturās pret cilvēkiem Krievu okupētajās teritorijās. Identitāte netika pilnīgi izdzēsta. Bet tas, ka tiek minēts, ka teritorijas vajag atdot, tās nav kaut kāda abstraktas tāda zemes gabala, tās ir miljoniem Ukraiņu dzīvības, un mēs zinām, ar kādiem noziegumiem viņi ir pakļauti Krievijas okupācijā. Daži no tiem jau tika pieminēti. Un manuprāt, un arī bērnu deportācija, 10 000 bērnu deportācija, tas ir kaut kas briesmīgs. Un tāpat arī vardarbīga rusifikācija. Varbūt attiecībā uz to pirmo tādu daļu, piezīmes daļu vai jautājumu, es domāju, ka visi tagad ir piekrituši tam, ka tas pēdējais, ko mēs varētu gribēt, ir iesaldēts konflikts, bet es nevaru teikt, ka tas netiks apspriests. Mēs to negribam, jo tas ir iespējams katastrofāls scenārijs, jo tas tikai radīs citus scenārijus nākotnē. Bet jautājums ir, vai jaunie ieroči, kas tiek piegādāti, varbūt tieši vēstnieki varēs par to runāt. Varbūt tie ieroči, tas aprīkojums, kas tagad ienāk iekšā Ukrainā, es tā neteikšu, ka tas izmaina jau šo izmaina notikumus kardināli, bet vai tās atšķirības ir ļoti būtiskas?
By trying to answer that question, I would Pirmkārt, mēģinot atbildēt uz šo jautājumu, es teikšu, ka ir jāskatās vēsturē mana pieredze par Lielbritāniju, kas iesaistījās Otrajā pasaules karā un ko izdarīja premjerministrs Čerčils un kā viņš centās iesaistīt ASV, kamēr tika panākt atbilde jā. Tātad pirmais lēmums jebkad par lendlīzu un why did UK stood for tas bija vēsturiski. to fight back because they started to produce weapons on their Un territory. tas bija. Un vācieši sāk ražot ieročus savā teritorijā, tika ražotas lidmašīnas gan Vācijā, gan Lielbritānijā. Un šī atbilde ir jāsaista ar atbildi par privātu sektoru. Privāts sektors būs tas, kas atveseļos valsti, un privāts sektors būs tas, kas ražos ieročus. Kind of tensions globally and also Un ir jāsāk ražošana savā valstī. Tas ir noteicošais, tas ir tas, kā turpināt un kā atsaldēt šo konfliktu nākotnē. Un kas vēl svarīgi, es ticu, ka šobrīd globāli pasaule iet caur konfliktu atsaldēšanas all of us globally, we are in marathon. procesu, un tā ir tā realitāte. Mēs esam pieraduši pie šiem konfliktu maratoniem. Un Ukraina ir šeit, Ukraina kā valsts būs šeit, un ja mēs vēlamies dzīvot, ir jāskrien šajā maratonā. Tā kā pieskarāties jau šim jautājumam, vai jaunie ieroči from other countries. Is this actually quality? jaunās ieroču piegādes no Lielbritānijas, no ASV, vai tā būs kvalitatīva atšķirība salīdzinot ar iepriekšējo? Jā, es domāju, tas tā ir. Es domāju, ka Ukrainas spēki ir pierādījuši, cik efektīvi tie var izmantot. Tie var izmantot viņiem piegādātos ieročus, piemēram, tāls darbības ieroči, ko mēs esam nodrošinājuši, un arī citi. Es domāju, ka to darbība ir bijusi ļoti efektīva. In the Western Black Sea. That is Tas, kā jau es sākumā minēju, tas maina ģeostrateģisko situāciju. Tas ir mainījis politisko situāciju, ģeostrateģisko situāciju Melnajā jūrā, bet, protams, jāskatās, kas ir arī ukraiņiem pašiem, piemēram, pārsteidzošā dronu tehnoloģija. Es runāju ar dronu ražotāju, kurš man apgalvoja, ka izgatavojot prototipu nenozīmē, ka to var nepārtraukti ražot. Visu laiku ir jāpilnveido, UAVs and drone technology is phenomenal. skatoties, kā tas darbojas kaujas laukā. Un tas ir fenomenāli, kas notiek Ukrainā šajā jomā. Un mums kā NATO valstīm arī ir jāiegulda šajā jomā nākotnē, bet gaisa aizsardzība ir ļoti, ļoti svarīga. Lai Ukraina varētu palielināt gaisa aizsardzības spējas. Šobrīd Kijīva ir relatīvi labi aizsargāta, bet tas pats ir nepieciešams Harkivā, Dņipro. Arī Again, moving into the medium term. Melnās jūras koridoram tas ir nepieciešams. Un pamatā ir jāparāda Putinam, ka mūsu militārā industrija turpina attīstīties un attīstās ātrāk nekā, ko var darīt Krievija. Vārds jautājumam. Es gribētu aplaudēt šim lieliskajam panelim un aplaudēt Lielbritānijai par to, ko jūs nodrošinat Ukrainai. Mums šeit ir arī kolēģis no Francijas, un es kā vācietis gribētu aplaudēt Francijai un Lielbritānijai, ka jūs darat to, ko mēs Vācijā vēl nogaidām. Bet divi īsi jautājumi. Vēstnieku kungs, vai pareizi sapratu, ka teicāt, ka
United Kingdom supporting a full-fledged NATO membership. Ukraina kā NATO partneris un par to, ka Lielbritānija atbalsta šo dalību NATO. Pēc pāris nedēļām mums būs vizīte no Radas ārlietu komitejas. Es domāju, mums ir nepieciešama proaktīvāka sabiedriskā diplomātija. Mums ir jāpastāsta stāsti, piemēram, kā par maratonu. Mums ir jāpārliecina Feel fatigued without being part. Cilvēki, un kas šie cilvēki iespējams ir noguruši, ka viņi nav pietiekami iesaistīti, vai jums ir kādas idejas, kā uzlabot sabiedrisko diplomātiju? Tātad, kā mūsu premjers teica Viļņā, mūsu nostāja ir ne tikai domāt, ka Ukraina pieder NATO, mēs uzskatām arī, ka NATO būs spēcīgāka ar Ukrainu. Our American colleagues quite rightly. Un saprotot šo koncepciju, kolēģi pareizi runā par slogas sadalījumu. Mēs jau tikko dzirdējām, cik Ukraina tērē aizsardzībai, bet domājot par nākotni, es domāju, ka Ukraina būs viens no galvenajiem partneriem, kas dos pienesumu Eiropas drošībai. Un patiesība ir tāda, ka šajās briesmīgajās 600 kara dienās mēs esam cieši strādājuši kopā, un Ukraina jau demonstrē, And so that is making Ukraine ka var strādāt ar visu NATO aprīkojumu. Un tas padara Ukrainu par ļoti efektīvu un spēcīgu. Un tāpēc mums šis process ir jānoorientē, domājot par Ukrainas nākotnes spēku un to, kā tas dos pienesumu kopējai drošībai, ne tikai Ukrainas drošībai. Runājot par sabiedrisko diplomātiju, Ukraina dara visu iespējamo, un šeit tas būtu jāsadala vairākās kategorijās. Will be able to speak. Unfortunately, with a certain Mums ir ļoti aktīva parlamentārā diplomātija. Diemžēl ar atsevišķiem ierobežojumiem, lai darītu vairāk, mums nepieciešams vairāk finansējuma. Bet mēs redzam rezultātus, mēs redzam šos dialogus starp parlamentāriešiem. Mūsu parlamentārieši dodas uz lielākajiem fórumiem pasaulē un runā par to. Bet arī pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju covering regionally Europe definitely. Lielāka kapacitāte. Mēs darām visu iespējamo, lai runātu ar Eiropu, lai runātu ar NATO valstīm, jo mums nepieciešams atbalsts. Tagad mēs mēģinām virzīties uz globālajiem dienvidiem, Indiju, Singapūru. Un tas nav tā, ka tas būtu gluži atvaļinājums tur doties, jo ir ļoti grūti tur nokļūt, un tas ir nogurdinoši. Bet mēs cenšamies tieši runāt ar cilvēkiem, nevis caur saviem partneriem. Mēs mēģinām skaidrot, kas mēs esam, bet godīgi. We didn't have a proper activities like Mēs esam pazaudējuši daudz laika, mums nebija šādu darbību piemērot ilgus gadus, un vienmēr jau viss ir saistīts ar finansējumu. Jebkurā gadījumā mēs nonākam pie naudas jautājumu, jo katrs no šiem ceļojumiem, katrs no šiem komandējumiem maksā naudu. Paldies par laimi mūs atbalsta, tostarp arī Vācijas fonds, bet pasaule ir liela un pastāv budžeta ierobežojumi, mēs visu to ļoti labi saprotam, un tāpēc mēs intensificējam tiešsaistes sabiedrisko diplomātiju un really viral around the globe. Gan ārlietu, gan aizsardzības ministrija ir sagatavojuši lieliskas tiešsaistes kampaņas, ir arī citi projekti. Bet kamēr pastāv spēcīgā Krievijas propaganda un vēl joprojām ir pilnvarotie un sabiedrotie viņiem, paskatieties, ko Krievija dara Ankarā, tas ir iespaidīgi. Redzot, cik liela ir pasaule, mums ir jākoncentrējas, jāizdara izvēles.
Mums tāpēc ir nepieciešams arī, lai jūs runātu ar saviem cilvēkiem, lai jūs runātu ar saviem politiķiem. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi. Vācijā, Vācijas mēdīji bija tie, kas iesaistījās un sāka runāt ar Vācijas sabiedrību, un mēs ar viņiem sadarbojamies. Tas ir vajadzīgs sabiedrībām. Pirmkārt, mēs esam ļoti pateicīgi Vācijai, Francijai, Lielbritānijai par to pienesumu, ko jūs dodat mūsu sabiedriskajai diplomātijai. Otrkārt, es esmu Eiropas Savienības lietu komitejā un kolēģi, kas jūs apmeklēs nākamajā nedēļā, apmeklēs jūs 16. novembrī. Lūdzu, nobalsojiet par rezolūciju Bundestagā, jo mēs jau pusotru gadu strādājam pie tā. Es zinu, ka pie šīm, ko vēl varētu darīt? Mums ir jāiekļauj kultūras aspekti, jo kultūru bieži uztver labāk nekā vēsturiskos politiskos apgalvojumus. Visbeidzot, mēs cīnāmies arī par kultūru, par valodu, par šo visu, kas ir reāli pastāv uz vietām. Protams, ņemot vērā izaicinājumus arī Vācijā, arī saistībā ar atbalstu, bet jūs tomēr šobrīd nodrošinat ļoti lielu arī cilvēku atbalstu, un es domāju, mums šie cilvēki ir jāiesaista arī šajās sarunās, šajās informācijas kampaņās. Krievija vēl joprojām cenšas sev pozicionēt, piemēram, kā galveno uzvarētāju, kā vienīgo uzvarētāju saistībā ar 9. maija notikumiem, bet tas tā nav. Pavisam īsi jautājums, vēl pēdējais, un katram būs vēl 30 sekundes izteikties. Nākamais solis. Būs kaut kāds atbalsta iztrūkums kaut kādā brīdī. Industrija nevar tik ātri uzņemt apgriezienus un nodrošināt. Tātad, kādi ir nākamie soļi turpmākajiem 2 gadiem, teiksim? Tātad katram ir 30 sekundes izteikties. Es domāju, ka ir vēl materiāli, ko piešķirt, un tāpēc mums ir jāstrādā pie tā, lai iesaistītu vairāk valstu. And I think that needs to be a very clear message. Mums ir jāpātrina arī ražošana. Un tam ir jābūt ļoti skaidrai ziņai rietumiem un ražotājiem. Es piekrītu, ka mums ir jāpalielina ražošana, jāsāk ražošana Ukrainā. Es būšu konservatīvāks. Es ceru, ka mēs esam pozitīvāki savās prognozēs. This is a key source where all partners would agree. Mums ir ļoti ātri jārīkojas ar iesaldētajiem aktīviem. Šis ir galvenais avots. Un tas ir arī avots, uz kā rēķina attīstīt ieročus. Partnerības. Mēs zinām, ka ne tikai NATO dalību valstis ražo vajadzīgos ieročus, piemēram, Brazīlija, kas iespējams nav draudzīga, bet vismaz palīdz, ja mēs pērkam šos ieročus no viņiem. Tas ir ārpus NATO robežā. Asymmetric warfare. Otrais - palielināt simetrisko kara darbību. To mēs esam redzējuši jau Melnajā jūrā. Sibē bija ļoti labi darbojas, un ir šī pirmā īpašā zemūdena, kas piedalījās kara darbībā. Tā tad jāskatās, ko mēs varam darīt ar kādu munīciju, lai sasniegtu mērķus. Ļoti vienkārša formula. Pārliecību uz priekšu bez jebkādas kavēšanās.
Es biju pārsteigta uzzināt, ka Indonēzijā Leopard tanki, bet viņi nav gatavi nodot tos Ukrainai. Zelenskis pareizi saka, ka ir jāzina, kas ir katram partnerim, un mums ir jāsaliek kopā vienā puzlītē visa šī pārliecība, kas ir katram no mums. Ražošana, ražošana, ražošana. 3 vienkārši vārdi. Pateikšos šīs paneļdiskusijas dalībniekiem šobrīd par lielisko sarunu.